Labsakars, dārgie skatītāji, pēc manu fanu kaislīgiem spiedzieniem, kliedzieniem, uzmākšanās, uzbrukumiem. Esam izlēmuši, ka mūsu kanālā ir pārāk maz Hearthstone un ir nepieciešams pēc vēl kādas arēnības. Mūsu priekšā ir Ūters, Malfurions un Anduins, jeb Paladins, Druids un Prīsts, kuru ņemsim. Man nav nojausmas. Labi. Es neatceros savus questus. Piemēram, ka man vajag druīdu. Mēģināsim druīdu. Aiziet. Sāksim ar Epic Felry. Jāizvar, cik 5. gājienam pie 5-8-8. Vai Siegent? Vai es kā druīds gribu diskardot? Druīdam lielākā daļa kāršu ir diezgan smagas. Pēc tāda riskēsim. Mark of Nature. Druided Fang. Nu, protams, ja man ir bijis, tad viņš ir decent, bet labāk ņemšu Mark of Nature. Poison Seeds. Board Clears. Mani Berserker. Tagad ir problēma. Visi trīs ir ļoti labas kārtas. Šī it kā ir labāk par to, jo pirmkārt iznīcina weaponu, ja man pretī tāds ir, kas ir, nu, teiksim tā, 50-50. Un viņai ir 3-2, tā ir 2-3. Tas palīdzētu mehiem, un pagaidām mehu nav, tāpēc es tomēr ņemšu Acidic Vampires. Nu, uz šo mēs neskatāmies, uz Trauma Farseer, Haunted Creepa vai Power of the Wild. Es ņemšu Haunted Creepa, diezgan liels earlys šobrīd. Un darētu kāds stipro, Naturalize. Arēnā uz šo neskatāmies. Šim labi būtu tad, ja man trūktu 2 dropi, bet man šeit ir labāks 2 drops. Labi, ka es viņu nepaņēmu. Man baidām no Dragon, tāpēc man īsti nav jāgaņem Blackwing Rapture. Bet man jau ir 4 2-drops, turklāt šis 2-drops ir draņķis, un tas ir nožēlojums 1 drops, tāpēc mēs ņemam Blackwing Raptor, lai mums ir kaut kas mid-game'am, late-game'am. 3-1 drop, es domāju, ka visizdevīgākais būs Voodoo Doctor, jo ja viņš izdzīvo, viņš ir uzsas 2, atšķirībā no abiem pārējiem, plus, nu, heals, paliek heals. Tā, mazais exorcists. Par katru Death Rattle minienu viņš gaino 1-1. Man nav viena Death Rattle miniena. Savagery. Deal damage equal to your hero's attack to a minion. Man nav weaponu. Man pagaidām nav kāršu, kas varētu heroam dot ataku. Jā. Līdz ar to man atkrīt arī šis jāņem, ja būs 3-2-3. Nav arī neviena. Nā, man bija Mark of Nature. Tā. Give your minions Death Rattle, summon a 2-2 Trent. Could be useful, bet es tomēr ņemšu Spectral Knight. Viņš var noderēt vairāk. Leprunum, nu lūk. Tagad es ņemšu Soul of the Forest. Man ir slikti tas, ka man tikai 1-1 drops un man absolūti nav tāda īsta late game. Vispār neņemšu Silvermoon Guardian vai Haunted Creepu vēl vienu. Man ir 2-4 dropi, un was 4 dropi. Silvermoon Guardian it is. Stormwing Knight. Vēl viena Spectral. Man daudz mazo minienu. Plus šitas būtu labs kombo ar Haunted Creepām. Tā kā, kad viņi paliek pa 1-1 pa Spectral Spideriem. Tāpēc Savage varētu būt izdevīgāks. Deal 5 damage Starfire. Mums beidzot kaut kāda late game kārts. Lūk, tagad Druid of the Fang. Ironbark Protector. Senčinu. Nu tā. Ko es gribu vairāk? Nu nav izdevīgi. Man nav neviena Divine Shield miniona zai... Ne, man ir viens Divine Shield minions.
kuram būtībā tas viņa Divine Shield ir vienīgais viņa labums, jo 4-3 nav sevišķi labi. Tas Bloodnais diez vai nodara. It kā jā, man ir tikai 3-3 drop, nu. Bet man praktiski nav late game. LE games mums sort of ir tā. Molten Giant vai Piloted Sky Golem. 6-6-4. Tas nav sevišķi labi, taču sliktākajā gadījumā viņš kļūst par 6-7-5, ja viņš kļūst par Novice Engineer. Tas ir sliktākajā gadījumā, viņš ir 6-7-5. Tikpat labi viņam var izkrist arī kāds 2-3 monstrs, un tad viņš kļūst par 8-6. Šeit ir 8-8. Pavēlns viņi zina, cik mana. Man ir pāris tā, cik man ir šobrīd, teiksim, nu, mans deks ir diezgan, es pat nemāku, man ir viens ritīgs, kārtīgs tons, viens tāds normāls tons, viens sūdīgs tons, līdz ar to, nu, droši vien es dabūšu daudz damage, no tā viedokļa būtu izvēlēju šo, bet man kaut kā tomēr labāk patīk Piloted Sky Golem. Tas ir diezgan liela iespēja, ka es viņu dabūšu laukā. Molten Giant, es varu arī nedabūt. Tā, Innervate. Es nezinu, kāds Innervate ir arēnā. Man vajag ātri spēlēt, pēc Innervate nebūtu slikts, bet cik man ir 4 māna? Nu, mans curves veidojas diezgan saudīgs. Man trūkst 1 māna un 3 māna. To Innervate varētu paņemt. Viņš man var mēģināt kaut ko pātrināt. Tā. Tone choose one. Plus 1 attack. Patiesībā priekš early game tas nav nemaz tas sliktākais monstrs, manuprāt. Tik labi, nu, kā, turpināsim mūsu early game, jo man patiesībā diezgan šoks ir. Tā, Starfall, Mother, Bomber vai Nairobian Egg. Nav kaut kas tāds, kas Nairobian Egg varētu instant novākt. Power the Wild. Nu es varu Nairobian Egg, Power the Wild, uzsist pa kādu viņu monstru, viņš nomirst. Jā, Savage Roar, tieši tas pats variants. Man jau patīk Mother, Bomber. Un Starfall es varētu izmantot kā board clearu. Tas arī ir kā board clear, bet tāds board clears, kas uz tev pašam ievilkt. Starfall. Tā. Frost Elemental, Iron for Grizzly vai Grubashi Berserker. Grubashi Berserker būtu noderīgs, ja man pretī spēlēs daudz maz miņeniņi, jo pats es viņu pingot nevarēšu. Tā. Cik man ir daudz piecinieku. Tad labāk ņem Iron Bull. Dancing Swords. 3-4-4, tas ir labi. Swipe. Man vajag kaut ko. Moonfire neskatāmies, Naturalized. Neskatāmies. Mums jāņem Scientist, lai arī mums nav secret. Glitch. Tā. Raging Morgan vai Jungle Panther. Uz šo mēs neskatāmies. Nu jā, it kā mums nav draw kāršu. Bet 2 māna, 1. Šeit ir 3 māna, 4-2 vai 3 māna, 3-3, Enraging Fury, 1 attack, kas būtu 8-3. Protams, ja to izdodas izmantot Jungle Panther man uzmet Consecration vai Holy No, viņš ir mīris pat savā stelsā. Līdz ar to Raging Morgan būtu višķiņ drošāk. Viņš vismaz tiem tiek pār. Vēl viens Innervate, Priestess of Leon vai Windfury Harpy. Windfury Harpy grūti būs izmantot viņas Windfuryju, līdz ar to 6-4-5 nav izdevīgi. Priestess of Leon atkal ir 5-4, kas ir vēl sliktāk, un 4 mana hero arī neko. Bet vai es gribu 2 Innervate arēnas dekā? Šaubos, pēc tam ar pališu pie heala. Mark of Nature, Dragonkin Sorcerer, whenever you target this minion with a spell. Cik man ir spēli, kurus es varētu targetot Dragonkin Sorcereram? 1. 2. Man ir 2. Bet jā, mums ir diezgan vājš patiesību sakot early game. Man jāņem vēl viens Mark of Nature. Un, ko mēs noslēgsim? Questing Adventurer. Domāju, Constructedā tā būtu laba kārts, bet arēnā, īpaši manam druidu dekam, kurš ir beigās diezgan pasmaks, tā nav tā labākā kārts, un vienīgais
Questing Adventurer Innervate Coin. Viņš uzreiz dabūs 4-4, un līdz ar to riskanti Arcane Golem. Domāju, Arcane Golem būs vislabākā kāds, nu, ķeramies pie darba ar mūsu super ultra spēcīgo deku. Nu, mums ir ļoti saldīgs. Nu, šeit veidojas tāds kā labs, sort of labs curves, ir tikai 1-1 manmos, kas ir ļoti slikti. Tāds mūsu Innervate var noderēt. Ja mēs viņu izvākam, viņš ir jāpatur. Jo tas var dot iespēju, teiksim, pirmajā turnā izmest 3 mana monstru. Kas nav slikti. Vai pat 4 mana, tad, ja man tiek coins. Tā kā, varbūt mums ir iespēja sākt ļoti stipri. Bet tas ir pie apstākļu sakritības. Nu ko, vieglais deks, kurš ir ļoti viegls, pret ļoti smagu deku. Mums tiek coins, bet... Jā. Es atstāšu Mark of Nature, jo viņš var noderēt. Bet šos 3 es mainu prom. Un es dabūnu Swipe, Power of the Wild un Savage. Skatīsimies, ko darīs mūsu lieliskais pretinieks. Mūsu lieliskais pretinieks uzreiz dod mums iespēju. Vai es gribu uzreiz izmest Voodoo Doktoru? Nē, tas būtu izmest viņa Restore 2 health, S labāk coin, Power of the Wild, Summon a 3-2 Panther. Un tieku pie Sort of Monster pirmajā gājienā, un viņam teikt ir kaut kas jāmēģina. Micro Machine. Un es teikt uzreiz pazaudēju savu monstru. Kāda neraža. Jā, es uzreiz pazaudēju savu monstru. Nu, kāpēc? Nāksies likt, lai man ir monstrs laukā un treidot. Ogre Brute. Tas nav labi. Es kā varētu uzmest Mark of Nature. Bet... sevišķi neglābs. Es viņu nosist nevaru. Pat ar... Plus 4 attack. Nu labi. Plus 4 attack. Un sitīšu pa seju. Lai viņi brūti domā, ko sistu. Vai lai viņš pingo. Es zinu. Es nākošajā gadījumā svaipošu drīzākais. Oh, no. Shit. Shit. Man laikam tomēr vajadzēs sist. Tā, es gribēju svaipot, bet droši vien izdevīgāk būs charge, kill Direwolf alpha. Lai viņš negūst buffu saviem monstriem. Un pēc tam nākamais, ko būtu jāvāc nos, būtu Knife Juggleris. Tā, Poison Seeds. Kāds bija Poison Seeds efekts? Destroy all minions. Nu, man nav izdevīgi. Jā, puisim ir... Reiz, sakot, diezgan labs synerģijas starp viņu kārtiem. Man tā liekas. Pietrūks vienu māmu, lai es izdarītu to, ko es gribu, bet nav. Es zinu, ka tagad viņš visdrīzākais vienkārši nostīs savu Knife Juggler ar manu tontu. Un teikšu, kā ir, voši pēc zaudējumu. Voši pēc zaudējuma. Ai. Nu nav labi. Nē, viņš tomēr viņš patur savu mazo kretīnu. Tapo. Mums paliek 8 dzīvības. Es gribu atbrīvoties no Ogre Brutes. Pēc man izdevīgāk ir swipes. Arī nav labi.
spēlēt 5 dzīvības. Visdrīzākais šo maču mēs esam ļoti tīzli un ātri zaudējuši. Visdrīzākais. Protams, var gadīties, ka es kļūdos un ka mēs maču vinēsim. Lūdzu, Korders. Squire, attend me. Ready, sir. Mums ir 5 dzīvības. Nu, mēģināsim izmazīgi glābties. Atbrīvoties no 2 no monstriem. Laikam jau man ir ļoti neveiksmīgs deksels un absolūti nemāk izmantot. Wondrot, cik gribi. Smerdēl. Forši es esmu zaudējis. Jā, pirmais mačs katastrofāls zaudējums. Laikam jau no manis nekāds druīds nesanāk. Ceru, ka nebūs vēl viena 0-3 arēna. Nu, mēģinam otro maču. Varbūt šoreiz būtu bišķi labāk. Viņš ļoti negribētu vēl vienu 0-3 arēnu. Tas būtu galīgi garām. Tas būtu viss rip manam kanālam. Dzirdat? Ja man būs šī 0-3 arēna, jūs no manas Hearthstone video vairs nesagaidīsiet. Jo tas būs rādītājs. Tu nespēji ne sasmīdināt, ne normāli nospēlēt, nav jēga spēlēt. Protams, Hearthstone spēlēšu, bet es to vairs nefilmēšu. Es vairs nefilmēšu. Nu, ko? Mirror match. Spoguļu match. Nu, vai man izdosies? Jā. Nu, atstāsim abus šos, jo tās abas nav sliktas kārtas. Gan Hunted Creepa, gan... Nu, labi, mums ir 2 2 dropi un 1 3 drops. Cerēt uz 1 drop bija ļoti naivi, jo man tās tikai viens ir. Vienīgais, uz ko es varētu cerēt, tas ir uz savu Innervate. Jo tad es varētu izmest pirmajā gājienā Arkin Golem. Kas, protams, arī viņam palīdzētu tik agrajā brīdī. Claw. Tad viņš tik agri izmeta Claw. Es, protams, nezinu, bet man liekas, ka tas nav pats labākais gājiens. Un Innervate. Wow. Wow. Es teikšu godīgi. Tādus plejus es negaidīju. Es likšu Haunted Creeperi. Jā, es zinu, ka droši vien labāk būtu bijis likt Shapeshift. Un nosist šito. Šis kaut kā man liekas, ka izdevīgi būs. Jo šeit reidojas, kad... Es jebkurā gadījumā viņu varēšu nosist. Viņam ir jālieto vai nu cits monstrs, vai Hero Poweris, un Novice Engineers, lai nosist manu Haunted Creeperi. Tāpēc es arī nesitu nost Novice Engineera. Šīs variants gan man nepatīk. Tā. Tagad ir mazliet jāpadomā. Plus 4 health. Un tā. Vai tas būtu izdevīgi? Padomāsim, man būs 5 dzīvības. Un viņam būs jānoterē. Bet viņš paliks dzīves. Un tā vai tā būs jālieto Hero Powers, lai nosist. Labi, tad... Haunted Creepa. Un... Pasēju...
un skatāmies, ko viņš dara. Jo, ja viņš izmet kaut kādus labus monstrus, tas ir uztaisīt Haunted Creepa un swipe combo. Brat. 2-3 damage. Viņš novāc viņu. Un well done. Šajā gadījumā viņš izdarīja priekš sevi slikti. Jā, viņš man iestīs 5 pa seju, bet ar šiem te 2 Spectral Spideriem es nostīšu viņu 5-2. Viņš savā ziņā izdarīja man pakalpojumu. Es pat tagad varētu teorētiski uzmest svampūzi un +1/+1 visiem saviem miņoniem, ko es arī darīšu. Jo tas nozīmē, ka man vajadzēs tikai vienu, lai nosist viņu 5-2. Un man tagad ir 4-3 un 2-2 monstri. Un līdz ar to viņš man nevar svaipot, viņš man var Starfireot. Nē, Starfire, nē. Es neatceros maģijas nosaukumu, bet tā bija tā, ko es iepriekšējā spēlēju pašās beigās, kas uztais visiem 2 damage miņoniem pretinieka. Vai arī 5 damage, 5 vai 2. 5 vienam vai 2 visiem. Starfall. Starfall. Viņš uztais hero poweri. Roar. Sitīs nost man svampūzi. Interesanta tehnika. Teikšu kā ir, nezinu, vai pat labākā. Tā, man ļoti nepatīk mans patreizies kārts, jo es galīgi negribētu likt Mark of Nature uz Spectral Spiderā. Pēc droši vien iztiksim atstāt Spectral Spideri un sitīsim pa seju, jo, kaut kā nelies, es jau viņu tāvus mazliet buffoju, es nezinu, vai būtu izdīgi viņu buffota vēl vairāk, jo tas tomēr ir tikai Spectral Spiders. Destroy all minions. Ko tu no tā ieguvi? Ko tu no tā ieguvi? Tu izmet 4 mānu un kārta pat īrs? Kāda starpība man ir 2 Spectral Spiders vai 2 Trent? Tas gan bija ridiculous. Well played. Tas gan bija ridiculous. Ja man būtu bīstiņš. Nature will rise against you. Jā, natures. Iespēja, ka es tagad izvilkšu bīstu nav diezko liela, tāpēc viss izdevīgākais. Es zinu, es neizpētēju perfektu mānu, bet nevis 4 damages. Perfektu mānu es varētu iztērēt vai no Starfire, vai Swipe into Hero Power, vai Roar plus Mark of the Nature, kas man liekas diezgan braindead, un man vajag minions laukā. Kamēr man ir iespēja iegūt board control, man tas ir jāizmanto, un tāpēc labāk lieki izmetīšu mānu un negaidīšu bīstu, un man vismaz būs 4 monstrus. Protams, ja viņam ir swipes, viņš viņus nostīs, bet tas nozīmē, viņam būs tikai 3 māna priekš monstru radīšanas, ja vien viņam nav innerveids. Un ko es ļoti ceru, ka viņam nav. Plus mums ir card advantage, man šobrīd ir 6 kārtas, viņam 4. Man ir cerības vinnēt. 5 vispi. Es taču zinu, ko tas nozīmē. Tā. Es varu jāpaskaidr, cik es viņam varu uztaisīt šobrīd damage. Man pašlaik ir 6 damage laukā. Ja es kādam uzmetu šo, man ir 10 damage, un ar Savage Roar man ir 14 damage. Drusku pietrūkst. Tāpēc mēs darīsim šādi. Swipe. Mēs uztaisījām swipe, pašlaik mums ir 6 damage. Un Mark of Nature plus 4 attack. Un mums ir jāizvelk vēl 3 damage. Ko mēs varam izdarīt ar Starfire. Nature will rise against you. Well played. Ja viņam nav kaut kādu healu, mēs esam uzvarējuši. Es atkārtoju, ja viņam nav healu. Jo šos manus monstrus viņš vienkārši to pašu swiper nomāk. Bet viņam ir healu.
Un, ja viņam ir swipe, tad ir sūdi. Jo viss, kas man ir Silver Moon Guardian. Well played. GG, well played. Mēs uzvaram. Well played. Un mums nebūs 0-3 arēna, tā kā jūs turpināsiet redzēt manus Braindead Hearthstone video, no kuriem absolūti neko nevar mācīties. Mums izdevās uzvarēt ar Malfurionu un Stormrage'u. Jēj, pirmā uzvara. Un uz šādas pozitīvas nots pie 1-1, nevis par laimi 0-2, jo vien brīdi likās, ka man draud arī 0-2. Mēs beigsim šo video un turpināsim atkal nākamreiz. Uz redzi!